Lai staigātu pa šo skaisto, nedaudz sadrupušo celiņu, man nācās pie iebraukšanas pilsētā samaksāt 3 eiro. Nu, kāpēc ne? Pa šādu te pussabrukušu celiņu staigāt pa trīnīti, tas ir skaisti. Un visnotaļ droši vien izdevīgi šai pilsētai. Bet es, piemēram, domāju, ka Latvijā ir ļoti daudz skaistas vietas, tajā skaitā arī jūra, tur, kur var atbraukt bez maksas. Un nav nekādas vajadzības tērēties, lai te kaut kur klaiņot starp 3 priedēm. Bet tā ir jūsu pašu darīšana. Galvenais, lai mēs varam līdz tām priedēm kaut kā kopīgi nokļūt. Nu, kopīgi, tas ir, es domāju, katrs savā automobīlī kopīgi. Un tad, mums ir tas brīdis, ka vajag, lai automobīlis mums klausa. Lai tas brauc, lai rūc, lai pīpina, lai tīra logus. Un, protams, aizved mūs gan turp, gan atpakaļ. Par to, protams, katru reizi raidījumā Autodroms mēs jums stāstam, atgādinām un pat piedāvājam dažādus knifus, lietas un tehnoloģijas, kā to visu var panākt. Protams, arī šoreiz būs viss tieši tāpat. Tāpēc, mīļie, jaukie skatītāji, palieciet pie televizora ekrāniem. Vismaz uz kādu brīdi, kamēr mēs ar jums būsim kopā. Dāmas un kungi, kāda starpība, kādā krāsā ir automobīļos, galvenais, lai tas būtu sarkans. Un šajā gadījumā mēs runājam par šo glīto premium klases automobīli Audi SQ8 e-tron. Mēģināsim atšifrēt, ko tad tas viss nozīmē. Tātad tas ir kaut kas sportisks. Q8, tas nozīmē, ka tas ir vislielākais SUV klases automobīlis, Audi klāstā, un visbeidzot e-tron nozīmē to, ka tas ir pilnībā elektrisks. Vispirms laikam jāsāk ar to, ka Audi SQ8 e-tron dienas gaismu ieraudzīja 2019. gadā, un aizvadītā gada pašā nogalē tas sagaidīja ilgi gaidīto facelift versiju, un te, tā arī ir. Kurš gan to var atļauties, teiksiet jūs, un es jums ātri vien iebildīšu, jo tieši šāda segmenta automobīļi sastāda pusi no Latvijas elektroautomobīļiem. Cik tad tas mums varētu izmaksāt, ja mēs sadomājam, ka gribam šo skaistuli? Konkrēti šis cenu lapā ar visām papildus opcijām būtu 134 000 eiro, taču, kā zina stāstīt Audi pārstāvji, esot jau arī visādas atlaides un visādas kampaņas, tā kā, vajag painteresēties. Tā gluži nav, ka šim automobīlim zem motora pārsega būtu vietu ceļojumu koferiem. Kaut kas te ir un visnotaļ aizpildīt ir šī motora telpa, bet nedaudz par to, kas tad īsti te atrodās. Un pavisam kopā spēka agregātā mēs varam atrast 3 elektriskos motorus, kas spēj radīt 370 kW lielu jaudu. Skaidrs, ka kilovati, ja jau runa ir par elektrisko automobīlu, man gan sanāca, ka tie ir kaut kādi 500 ar kapējām zirgspēki, ja mēs atceramies tos laikus, kad visu mērīja tieši šajā mērvienībā. Vispirms jau 10 punkti no manis par to, ka šis automobīlis gan no ārpuses, gan iekšpuses izskatās pēc pilnvērtīga automobīļa. Šeit nav tās kaut kādas dīvainās elektromobīļu pludlīnijas, kaut kādas dīvainās formas un lukturi tādi, tā kā sūkājamās konfekts. Nekādas podziņas te tikpat kā nav, ja neskaita avārijas signālu un vēl tādas lietas. Viens monitors atbild par multimediju centru, par automobīļu uzstādījumiem, vārdu sakot, tas atbild par visu, un otrs ekrāns krāsains, glīts un skārienjūtīgs atrodas zemāk, un tas atbild par automobīļa klimatu. Arī te iespējas ir daudz un dažādas. Vispārējais, stūri, apaļa, pedāļi 2, un, kas te vēl ir ļoti interesants, tas ir ātruma pārslēgs. Šeit ir rokturis, aiz kura var ieķerties pātrinājuma laikā. Un visbeidzot,
pats pārslēgs, ar kuru šeit uz priekšu vai atpakaļ mēs varam pārslēgt pārnesumus. Ražotājs paredz nobraukuma attālumu šim automobīlim ar pilnu uzlādi 470 km. Vai pareizāk sakot, līdz 470 km. Kā brauksi, tik tālu arī tiksi. Ja mēs izmantosim visas S-burtiņa iespējas, tad, protams, tas saruks teju vai uz pusi. Ja mēs brauksim daudz maz saprātīgi, tad mēs tā arī nobrauksim. Savus 400 jau droši vien. 5 sekundes līdz 100 liek kaut kā tai kājai pa pedāli dzīvot savu dzīvi. Starp citu, maksimālais ātrums šim automobīlim ir 210 km/h, taču jārēķinās, ka starpības starp braucienu uz 120 vai uz 210, protams, arī jūtam ietekmēs atlikušo ceļu. Visādi citādi, perfekta vadāmība, ļoti ērti, un skaidrs, ka tas klusums. Es teiktu, labs ceļojuma automobīls, jo tādā klusumā ir patiešām patīkami braukt. No otras puses, droši vien nebūtu prātīgi dzīvot Hrušovkas vienistabas dzīvoklī un maksāt līzingu par šo auto. Taču, ja mēs to varam atļauties bez milzīga roba ģimenes budžetā, tad siekala notek līdz pat zemē. Un kā vienmēr es jums varu ieteikt tikai vienu. Pirms jūs izdarat pareizo izvēli, izmēģiniet, jo izlasītais internetā nevienmēr atbilst patiesībai. Pats pataustīja, cita lieta. Veiksmi meklējumos! Tad šodien pastāstīsim par lietām, ko kolēģis Ilmārs iepriekšējos raidījumos bija atvēris un parādījis daudz dažādu pudelīšu, un tāpēc iesim rindas secībā. Un tad šī dienas tēma ir saucamais ķīmiskais līdzeklis, ar kuru noņem dzelzs aplikumu, ja tā var teikt. Ja? Tad ļoti līdzīgi kā zobu tīrīšanai arī savs aplikums. Tāds pats arī līdzīgs veidojās uz lietajiem diskiem, ko mēs ļoti labi redzam šādā te dzeltenā krāsā. Un ar parastiem šampūniem galīgi tur nevar neko noņemt, līdz ar to tur ir vajadzīgs speciāls līdzeklis. Un Tonijam tāds ir. Saucās viņš Iron Out. Iron, kā mēs zinām, tas ir tērauds, un tas nav nekas cits, tiešām tas dzeltenais pārklājums, kas ir laika gaitā izveidojies, tas ir tas dzelzs aplikums, kas ir veidojies no bremžu diskiem, bremzējot bremžu diskiem dilstot, jā, tad tas dzeltenums ir veidojās. Un veidojās viņš diezgan ātri, faktiski diski pa ziemu nobraucot, viņi arī šādi te arī kļūst intensīvi braucot. Līdz ar to šāda te līdzekļu izmantošana būtu vēlama tomēr vismaz 2-3 gadā to darīt. Pretējā gadījumā, ja mēs neizmantojam šādu līdzekli, diski vairs nav sudraba krāsā, pelēki, bet viņi jau ir brūni, dzelteni un faktiski reālo krāsu nemaz neredzam cauri. Tad pirms izmantojam šo te līdzekli, noteikti disku nomazgājam ar parastiem tīramiem līdzekļiem, šampūniem, vai tas ir pašapkopošanas mazgātuvēs, vai ar rokām, vai ar švammēm, droši to daram. Un tad, kad disks jau ir tā kā noskalots, tad varam uzklāt šo te līdzekli. Iepakojumi mums ir 2 veidi. Tad ir mazās pudelītes tiem, kam vajag nedaudz to produktu. Tad šādu pudelīti pietiktu faktiski vienai sezonai. Tie, kas grib daudz vairāk to darīt, profesionāli, kā saka, sniegt mazgāšanas pakalpojumus, tiem noteikti būs interesējošāks, lielāks iepakojums. Viņš ir gatavs lietošanai, neko nevajag nedz atšķaidīt, nedz liet klāt. Skrūvējam virsū triggerīti, vienmērīgi uzpūšam uz paša diska, ļaujam aptuveni 1,5–2 minūtes ķīmijai iedarboties, jo vairāk ir šis dzelzs aplikums, apmetums, bez mazvai, jo vairāk redzēsiet, ka tāda violēta krāsa veidojās, tā ķīmiskā reakcija, tai brīdī tieši tas viss smuki mazgājās nost. Savukārt pēc tām 2 minūtēm droši ar to pašu augstspiediena mazgātāju skalojam visu nost un redzēsiet maģisko pārvērtību, kā viss tas dzeltenums no diska noiet nost, un viss tad tīri ar ūdeni viņu skalojam nost.
Tālāk nekāda papildus apstrāde nav vajadzīga un faktiski viss ir gatavs braukšanai. Nu ko, riepa tīra, viss, esam gatavi pūst virsū iron out. Un pūšam pa taisno, pa priekšu pagriežam, protams, ir svarīgi. Un tad pa taisno uz disku vienmērīgu migliņu. Un viss, un redzam momentāni, ja tur ir tas dzelzs, viss tur kļūst smuks violēts. Un tas viss sekundēs jau iet nost. Kas ir būtiski atcerēties, protams, šī ir diezgan spēcīga ķīmija. Noteikti to darīt vēlams labi ventilējumās telpās, varbūt arī ieteikt uzvilkt gumijas cimdus, tomēr, ja tiek uz rokas, ja, tur tomēr skābes un sārmi, tas būs drošāk. Un arī atcerēties noskalot, uzpūšot ķīmiju uz diska, nu neiet varbūt pusdienās, ja, bet tomēr uzpūst, pasekot pulkstenītī līdzi un noskalot. Kas notiks, ja mēs aizmirsīsim ķīmiju noskalot ne tikai no diska, bet arī, protams, uz gumijas tiks virsū, viņa var tomēr reaģēt arī ar to pašu gumiju un var izveidoties gumija kļūt nedaudz brūnganīga kā tāda. Tas vienkārši tas, ka mēs pa ilgu esam ļaujuši tai ķīmijai iedarboties uz pašu gumiju, tāpēc skatāmies pulkstenītī vai vadamies pēc sajūtām, noskalojam. Ja jūtam, ka kad vēl kaut kur nedaudz tas dzeltenums ir palicis uz diska, nekautrējamies to darbību atkārtot. Uzpūšam vēlreiz, pagaidam atkal 2 minūtes un atkal ar auspiedienu mazgātāju mēs vienkārši to visu noskalojam. Tas ir viss, kas jāzina, izmantot šo līdzekli. Kad es augu, tad visu noteica plaķenes. Ar plaķenēm varēja visu. Izraut skabārgu, saremontēt velosipēdu, ja vajag aklo zarnas operāciju uztaisīt. Plaķenes, tas ir mūsu viss. Jā. Bet, kad tu ieraugi Edgaru Zaķi, kurš ir autodovas vadītājs, un viņam rokās ir kaut kādi, nu, tādi zināmu ārstu instrumenti, tādi, šādi, tādi, un ne pavisam, ne plaķenes, tad tu saproti, ka laikam man kaut kā tā bērnība pagājusi ir kaut ko, es esmu zaudējis kaut ko. Parādi, tu man vari nospērt divlatnieku. Divlatnieku varu nospērt. Atdot apakaļ varbūt arī. Lūk, nu jā, tā tad, ja mēs tie paši tur ķimerējamies gar tām mašīnām un kaut ko daram, sevišķi kaut kādu motortelpu, kas tagad ir piebāzta pilna līdz malām. Ja mēs tur kaut ko jaucam un daramies, tad gadās tā, kad kaut kāda skrūvīte vai kaut kāda detaļiņa mazā ņem un iekrīt tur. 100 punktu gadās. Kaut kur. 100 punktu. Un viss, nu ko tad? Vai nu jājauc apakš vaļā. Vai pēc jaunu mašīnu. Vai pēc jaunu mašīnu, jā, vai nu nopērč strumu un tad ar to var izlīdzēties, jā. Tad tas ir tāds ķērājs. Nu tāds satvērējs, jā, elastīgs, kur viņam nāk ārā tādi taustekļi. Tā kā šausmu filmās. Jā, žoklis. Žoklis, jā, un tad tādu elastīgi visur var, kur nu vajag ielīst un dabūt ārā to, kas tur ir iekritis, jā. Nu jā, tas ir viens, otrs līdzīgs pielietojums. Arī tad, ja kaut kur iekritis vienīgi, nu viņš nav elastīgs baigi, viņš tāds stingrais, bet nu izvalkās arī tāds gandrīz metrs. Jā. Bet šitam atkal galā ir magnēts, jā, kas ir forši. Var pievilkt. Tur nav nekādi žokļi jāvelk, jā, bet magnēti. Un pie reiz tu var arī kaut ko tā ieraudzīt. Tad tur kaut kas uz tās pannas ir sakritis, tad tu visu var apskatīties. Jā, nu vienalga, jā, un kur tas remonts tiek taisīts vai kāda ierīcē vai kur, nu, ja jums kaut kas iegāžās, nezinu, jā, notek šitajā te renstelē, jā. Nu, tad vēl ir cerība fiks kaut ko. Fiks izķert, jā, ar magnētu jau var. Jā, nu jā, tad tāds pildspāle, mehāniķa pildspāle.
īsti kārtīgs mehāniķis, to vienmēr žaketes kabatā nesā līdzi. Vai forši, jā. Mehāniķim parasti nevajag neko rakstīt, bet šitas gan viņam, protams, nodara, jā. Viņam vajag kaut ko izķiksēt ārā, jā. Te arī ir magnētiņu galā, tāds, mazāks instrumentiņš. Tāds varbūt, jā, kabatā ieliekams parocīgāk. Šitas vēl mehāniķim, zini, kur labi nodara. Kad atnāk klients, viņš saka, šis jāmaina, šis jāmaina, šis jāmaina, un tas ir galīgi pa galam. Jā. Un tad redz, laba pirkstā. Jā. Un tad ir vēl, tad, ja mums gribās, palūrēt tur, zem brunčiem, meitenēm, tad kur ir gatavs instruments, pat vēl ar visu gaismiņu. Pavēls. Kur tu biji pirms gadiem, kaut kādiem 35? Sēžot klasē, jā. Vai ne? Solā tur. Ideāli, jā. Bet tu tagad meitenes biksēs staigā, tagad šitas vairs nekam nedara. Ir jau arī svārki, ir. Domā, ir vēl? Nav tik traki, jā. Labi. Lūk, bet, tātad šitan arī tas pats instruments, izvelkams, ar visu spogulīt, lai redzētu, vai tur... Kur tā skrūva tur ir noslēpta, vai ne? Kur tā skrūva, vai kur tā sūca, vai... Arī, jā. Jebko. Jebko, kas ir... Kaut galā zem gūts var pasīties, kur tā zeķe palikusi. Arī kaut kā tā, jā, vai aiz līkumu jau vai kaut ko tur tā kā paķīķerē. Kad tu nāc pa tums mājās, tad tu ap stūru paskaties. Restīvi tādi dažādi instrumenti, mehāniķi palīgi, tādām sliktām situācijām, kad tev kaut kur iekrit. Un parasti tieši tas aizņem visvairāk laika. Jā, tik viņam klāt atkal, jā. Jā, tev viss ir labi, tev nomainīt to detaļu. Jo rezervus jau nav, tev vajag to, kas tur ir iekritis, jā. Tā kā tā. Tad ar šitādiem instrumentiem mēs to ļoti ātri un vienkārši. Un visi mehāniķi tagad draudzīgi sastājās kolonnā pa 3 un soļo uz tuvāko autodovas veikalu. Tur ir šāds te viss minimuma komplekts, jā? Jā, tieši tā, jā. Ja jums, cienījamie skatītāji, vēl nav šāds te, tad jūs ziniet, kur meklēt. Citi saka, ka melnie neesot forši. Es nezinu, man nav nekāda iebilduma. Es pat teiktu, man melnie patīk. Raivis Auksnis, Krona pārstāvis, un arī viņš saka, ka melniem nav nekāda vaina. Melns jau ir klasika. Melns ir klasika, vai ne? Jebkurā gadījumā. Un šoreiz mēs runāsim par melniem ripuļiem. Vairāk kā pa melniem ne tikai diskiem, bet paši to gumīņu, kas ir tādi, smuki, tādi spīdīgi, viegli spīdīgi matēt melna. Melna gumīņa. Jā. Black Tire. Made in Canada. Jā. Blatsk tīre, kā te stāv rakstīts. Bet tu izstāst latviski. Tātad vasis das un kur to lietot? Melnā riepiņa. Melnā riepiņa. Jā, riepiņa, melnā riepiņa. Respektīvi, ievelkam vēderu. Melno riepiņu. Un? Nomazgājam mašīnu, nomazgājam riepas. Kad nožūst, viņas paliek tādās riepu putekļa krāsā. Kā kuram viņas ir. Pelēks. Jā. Un sapušot Black Tire, viņš paliek tāds smuki matēts, tāds sākumā būs spīdīgs, pēc tam matēts un diezgan ilgi turās. Šis produkts diezgan ilgi notur to savu melnumu uz riepas. Kas ir vēl aktuāli, kad, ja ir ārējie moldingi, tad ārējā plasmas. Jā. Šis produkts neļauj viņai izkalst, izbalēt un arī saudzē viņu un atjauno viņas sākotnējo izskatu. Tātad moldingi, bumperi, melnie, visi tie, ko nevar krāsot. Tas viss. Jā, un viņi palikuši pēc ziemas ir īstenībā ar sāli sāēst, viņi ir tādi jau pabalējuši. Tātad kā riepas nekādas. Jā, savā ziņā, jā. Tad šis produkts to reāli, tātad to ārējo eksterjeru atdzīvinās automašīnā. Jā, bet zini, jautājums ir, vai tas ir tikai smukumam, vai viņš vēl arī kaut kāda jēga no viņa ir? Ir jēga ārēji plasmasai viennozīmīgi, jo viņi neizkalst, neplaisā. Viņi ir arī ar kaut ko jābaro, ja savādāk pretējā gadījumā viņi, pie kaut kāda viegla trieciena jums ātrāk saplīsīs. Šis produkts viņi baro. Tieši tā, viņi paliek trausli. Šis produkts viņi, protams, baros, un vienā raidījumā dzirdēju. Jā? Jā, radio raidījumā dzirdēju. Tu klausies radio? Jā, un riepas gumijas, lai jums neplaisātu.
sapūšta black tire. Jā. Īpaši tas attiecās, piemēram, jums tur ir gumijai kaut kāds tur, cik bija gadi, 3 vai 4 tur drīkst. Tas termiņš ir uz beigām. Jā. Vārdu sakot, ja tu esi braucis 6. sezonu ar visu sezonas riepām, nenomainot, tad cerams, neesi braucis tā. Uzpūta šito un uzreiz tā kā šodien nopirktis. Un laid uz tehnisko. Jā, un laid uz tehnisko, kur tu dabūsi 2 nedēļas un brauks mājās. Labi, tas man ļoti patīk. Tā kā ne tikai tas vizuālais skaistums, bet arī tāda, tehniskā puse, sadzīviskā puse, kas paildzina dzīves mūžu. Tehniskā puse, tu man izstāsti, lūdzu, vai man te roku darbs arī jāpielieto? Man briesmīgi, protams, nepatīk. Jā, ja jūs pūšat, produkts ir bezkrāsains, ja? Nekas traks nebūs, ja jūs nolaidīsiet uz metālu vai uz kaut kur, tas nekas nebūs, vienkārši būs taukains. Ja? Bet forši jau būtu, ja jūs uzlaižat uz kaut kādas lupatiņas un iesmērēt lupatiņu. Riepai, kā rociņi strādā, ja es smuku māku trāpīt apkārt riepu, neuzpūšot uz disku, atkal viņš būs vienkārši eļļains, taukains, nekas traks, jā. Vienkārši pielips kaut kāds putekļi, jā. Tad to var darīt bez roku kustībām, tikai nopūšot ar aerosolu. Aha. Jā. Pirms tam atkal baigi jāberž, jāmazgā ar birstēm, šampūniem, tas vēlams, lai rieps, lai smuks un tīrs. Jau uz dubļiem virsū nevajag. Bet kā jau mēs runājam, mēs jau mānamies. Mēs visādi uzlaižam uz dubļiem. Dzīvē gadās, vai ne? Visādi dzīvē gadās. Pats tēt pašam kā patīk. Protams, klasiski standartā vajag nomazgāt. Jā, klasiski standartā. Jā. Bet mēs esam par neordināriem riskiem. Mēs par mārā ir plus 3 grādi. Mazgājiet pašu. Man ir jābrauc ar smuku riepu. Ciemā es nolaižu vienkārši ar aerosolu un braucu. Un brauc. Pēdējais jautājums, kur te pie šitāda te black tire var tikt? Crown.lv internetu veikals atsūtīsim uz jūsu tuvāko Omniu. Un kastu arī var dabūt? Kastu arī var, man liekas, tur pat kastu varēja sūtīt, jā. Eiropaleti. Eiropaleti tad jau griežties pie mums. Crown.lv internetu veikals, Crown tirzniecības mūsu centriņos, apstrādes centros var iegādāties šo līdzekli. Lielākajos auto preču veikalos. Vārdu sakot, Crown.lv, tur atradīsiet visu informāciju, kā pie šitā var tikt. Un lai tā būtu mums tāda kā pazīšanās zīme, ka īstie čaļi brauc ar melnām riepām. Ziniet, kas ir jauki? Jauki ir tas, ka dienas kļūst arvien gārākas un gārākas. Un man nevajadzēja sēdēt tumsā, lai sagaidītu, kamēr jūs noskatāties šīs 24 minūtes mūsu mīļo jauko raidījumu Autodroms. Vēl tagad mazliet kaut kur augstu gaisā spīd saulīte, un tas ir kaut kā tā optimistiski, iedrošinoši. Bet galvenais, lai mēs mazliet iedrošinātos uz saprātīgiem piedzīvojumiem un ne uz nesaprātīgiem. Protams, ka visiem kāja kļūst smagāk, līdz ko nokūst pēdējie sniegi, bet tas gan nenozīmē, ka tā vajadzētu darīt. Skumji skatīties televizoru, klausīties radio un lasīt interneta dzīlēs to, cik, diemžēl, notiek satiksmes negadījumi tieši pavasarī, kad visi tā kā no ķēdes norāvušies. Esam piesardzīgi, paspēsim, vasara ir gara un mums vēl apniks šī te skraidīšana. Var jau būt, ka nevajag gluži kā šunelim no staba līdz staba, lai paceltu kāju. Braucam prātīgi, mierīgi un līdz galam, vai ne? Līdz galam, līdz nākošai nedēļai, kad atkal mēs, raidījums Autodroms, būsim pie jums ciemos un atkal mēs runāsim par interesantām lietām. Man tas jau ir padomā, bet to es pagaidām jums nestāstīšu. Tāpēc tiekamies pēc 7 dienām šeit, RTV kanālā raidījumā Autodroms, un tad arī jūs to uzzināsiet. Lai forša nedēļa! Tā!